Labrīt! Sveicu jūs mūsu adventas Ziemassvētku koncertā. Pirms mēs sākam atgādinājums, lūdzu nogrieziet savus mobilos telefonus, ja vismaz uzlikt uz kluso, lai netraucētu mūsu svētbrīdi un mūsu skaisto koncertu. Šodien pēc katras dziesmas varēs aplaudēt dziedātājus. Šodien ir pirmā adventas svētdiena, mēs iesākam jaunu baznīcas gadu, un tā mēs arī šodien par pirmās dziesmas laiku aizdedzināsim pirmo adventas svecīti. Ar šīm svecītēm mums ir tieši un skaista saite ar Latviju, tās mums ir dāvināts un atvests no Latvijas, tās sveces ir ražotas Dobelē, tā kā mums par šo adventas un Ziemassvētku laiku ir skaista kopsakarība ar Latviju, ar mūsu dzimteni. Mēs iesākam Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Āmen. Dziedāsim pirmo kopdziesmu no Kristus draudze līksmojas. Kā es pieminēju, šodien ir pirmā adventas svētdiena. Iesākam jaunu baznīcas gadu. Adventas laiks ir skaists gadu laiks. Tas ir laiks, kad mēs gatavojamies no jauna svinēt lielo brīnumu, kad Dievs miesā nāca pie mums. Mēs uzklausām vēsti par Kristus dzimšanu, lūdzu piecelties Dieva vārdu lasījumā. No Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika to brīdi, kad Ķirēnijas valdīja Sirijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācerētas pilsētas, nogāja uz Jūda zemi, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmu, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu saderināto, kas bija grūti. Un tiem turpat esot viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls. Viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Un gani bija ap to pašu vietu laukā. Tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Tā kunga eņģelis pie tiem piestājās. Tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bīsļot. Bet eņģelis uz tiem sacīja: nebīstieties, jo redz, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs ir dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs.
un to ņematies par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu autos ietīt un silē gulošu. Un pie piešķru pie eņģeļu pie debesu pulku draudz, tie slavēja Dievu un sacīja gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Āmen. Lūdzu piesēsties. Tikko dzirdējām vēsti par Ziemassvētkiem. Un kā es jau minēju, advents laiks ir laiks, kad mēs gatavojamies uz šiem svētkiem. Pa pirmo dziesmas laiku es aizdedzināju pirmo advents svecīti. Ir 4 advents sveces un tad viena vidū. Katra no šīm svecēm ir viena svētdiena advents laikā. Uz Ziemassvētku dienā mēs aizdedzinām vidējo sveci. Katrai svecei ir sava īpaša nozīme. Katrai svētdienai ir sava noskaņa. Pirmais advents ir cerība, otrais advents ir miers, trešais advents prieks un ceturtais mīlestība. Ziemassvētki ir laiks, kas atgādina mums, ka mums ir cerība. Mēs varbūt skatāmies ziņas, mēs bēdājamies par pasauli. Mums varbūt paliek slikti, ka mēs domājam, kas un kā varētu būt. Bet Ziemassvētki atgādina mums, ka mums ir cerība. Mēs dzirdējām prieka vēsti, jums pestītājs ir dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs. Jēzus pats izteica evaņģēliju vēsti, un evaņģēlijs vienkārši nozīmē labas ziņas. Un vai nav labi, ka šī laikā, kad ir tik daudz sliktas ziņas, kad ir arī labas ziņas? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Kristū mums ir cerība. Advents laiks ir laiks, kad ne tik vien mēs gatavojamies atzīmēt Kristus pirmo nākšanu, bet arī Dieva vārds mums māca, ka reiz viņš atgriezīsies atkal. Un tad beigsies šī pasaules dzīve, kā mēs pazīstam tagad, būs jauna debes, jauna zeme. Un tā lielā starpība būs, kad jaunā dzīvē nekas negatīvs vairs nebūs. Nebūs nec grēks, nec nāve, nec slimības. Viss būs atjaunots. Būs jauna zeme, jauna debes, jauna dzīve. Tā kā caur šo advents laiku turēsim šīs patiesības tuvu pie sirds. Un svētīgs mums būs šis laiks. Lūksim Dievu. Dārgais, mīļais debes Tēvs, sākot jaunu baznīcas gadu, mēs zemojamies Tavā priekšā. Mēs nākam pa Taviem vārtiem ar pateicību. Un mēs pievienojam savas balsis tam senam eņģeļu korim, kas toreiz dziedāja gods Dievam augstībā. Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Mēs lūdzam, Kungs, lai šis prieks arī staro mūsu sirdīs. Un lai mēs šodien ar šo svētbrīdi un ar šo skaisto koncertu, Kungs, nesam Tev godu. Mēs apzināmies, ka bez Tevis mēs nespējam darīt, un mēs arī nesam nekas. Palīdz mums no jauna pārdzīvot šajā advents laikā un Ziemassvētku laikā to patiesību, ka Tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Palīdz mums katru dienu dzīvot kopā ar Tevi, katru dienu staigāt Tavā mīlestībā, katru dienu, Kungs, atspogļot Tevi. Mēs aizlūdzam arī par mūsu dzimteni Latviju un lūdzam, lai Tu svētī arī šo advents laiku, arī Latviju baznīcā un tautā. Un uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai palīdzētu ieskaņot Ziemassvētku noskaņu, mums Lija Veikena dalīsies ar pāris Ziemassvētku dzejām.
polka Ziemassvētkos. Un kad svētkus līksmību skan zvani un debes zvaigžņu pulkos mirds, balts eņģelis pa ielām staigā. Aiz sāpēm sažņaudas ar sirds. Nav vietas, kur tas savu galvu lai dod. Viņš piepusis no sava tālā debes ceļa, šurp pestītājus to sūtīs. No katra svētā debes gara viņš ņēma dāvanas sev līdzi, lai šeit starp mums tās izdalītu. Lūk, vienam zelts, sudrabs, zīds, un daudzi vēl ties mantā savas. Dod, man ļoti patīk zelts, dod zīdu samu, spožo naudu, bet tiek augstāk, dodāt savas. Un eņģelis deva citam viņas, tam spožo mantu nebija žēl. Un ja tam viņa netiekrīt, viņš dotu kārotājiem vēl. Ap sevi lielu ļaužu mazu, uz dāvanām tas redzot ceļu. Un iznesis viņš bālos seju, kā kalna filmas ar rokām sēs. Viņš baltos izrotātos svārkus, ar nabadzīņa skrandām bija. Nu, visu tas ir dāvinājis, kas tam no dārgām mantām bija. Ai, nē, vēl vienu dārgu rotu, ir dziļumā sēž viņa krūtis. Tā debes svētā mīlestība. Vai būtu kāds, kas sev to lūdz? Neviens. Un eņģelis teica uz ļaudīm, jums došu mīlestību es. Pienāciet, skūpstiet manas lūpas, tās pestītājas skūpstu nes. Klīst ļaužu pulks uz visām pusēm. Uz ceļa paliek eņģelis dzīves. Tas skrandās teikties, nepazīstams. Ar viņu nerunā neviens. Viņš iet pa klaju sniega lauku. Tā saltā rakti asras liek. Viņš vēlas pacelties uz augšu. Šeit svētkas tomēr nesvētīt. Debesīm ārējiem atspīd spožums. Pats debes tēls tur godās viņu. Un eņģelis paceļas uz augšu pie Kristus roņa zemēs līdz. Un Kristus pacēl savu balsi. Tu atgriezies iz pasaules, tik novācis un izdēvējis un skrandās kā vienreiz es. Andrejs Eglītis vienmēr kāda zvaigzne augst. Vienmēr kāda zvaigzne augst pretī krēslas ceļam vaigam. Mierīgs stars slīd pāri vaigam, zelta tīklus tumsā nesdams, tevi saules mala vesdams. Vienmēr kāda zvaigzne augst. Lai cik dziļas apņem bērnas, pazudušās saules bērnas. Pāršķels stars reiz skumju līnijas,
Latvijas pusē. Mierīgs ne. Un dziļi klusēts. Vienmēr kādas vairs te klusē. Mēs dziedām kopdziesmas, skan 1000 balsīm dziesmas.
Come on.
Thank